Solveiga lūdz Kitijas palīdzību, lai salaptu ar Aivaru. Oto uzzina, ka Aivars nedzīvo vairs kopā ar Solveigu. Denis gaida no Elizabetes paskaidrojumus par notikušo. Oto padzen Kitiju no Aivara numuru durvīm un vēlas aprunāties ar tēvu. Mareks uzskata, ka Elizabete pret Denisu izturējusies ļoti nekrietni. Oto pārdzīvo par Aivara stāvokli. Leons ierauga Elizabeti kopā ar Denisu. Papildus 15 cilvēkiem jāpagatavo brokastis, pusdienas, vakariņas vai kafijas pauzi, ir ko norauties, ne? Jā, es pēc 10 minūtēm iešu papildināt zviedru galdu, man jau viss ir salikts. Jā, tikai atceries mūsu taktiku. Atceries? Dārgo sieru šķīvji var palikt tukšs, minūtes 5, bet ne vairāk. Mums ir jābūt līmenī. Okay. Vai tu tiešām domā, ka es nesaprotu, cik viens tāds šķīvīts maksā, kur tie juristi izgrābi tukšu? Es ļoti labi visu saprotu. Kungs, ka es gribu kādu no šitām Mildas maizītēm. Taču. Nu, pietiek. Paklau, bet vakar gan mēs divatā tīri labi tikām galā, ne? Tas nekas, ka bet neatnāca. Varējām vismaz paziņot. Leons vakar atgriezās no slimnīcas, nu. Nu, varētu domāt, it kā viņi pirms tam to nezināja, ne? Ko tad solīja? Labu apetīti. Paldies. Stop. Ar staļu drēbēm virtuvē nākt nedrīkst. Atnāks sanitārā inspekcija. Zini, kas būs? Aizklapēs man kafejnīcu ciet ārā no šeit prom. Nu, beidz, ne jau sanitārās inspekcijas dēļ, tu tagad man dzen projām. Jā? Kādēļ tad? Tādēļ, ka es gribēju noskūpstīt ritu. Tu nevis gribēji, bet arī viņa skūpstīja, un viņai tas nepatika. Tā bija? Nu, bija. Tad viss. Sveiki, čau. Ar Dievu, uz redzēšanos. Beidz. Es atnācu atvainoties. Tu domā, es kaut ko tādu būtu darījis, ja es būtu zinājis, ka jūs vēl joprojām esat kopā? Vēl viens solis un mēs paliksim šeit, divi vien. Skatoties, kā aizloga laiks melun, projām skrien. Viss jau notiks tik un tā, vai tu tici, vai ceri, vai nē. Acis pilnas brīnumiem, šodien un tieši te. Izelposim kopā visu, kas sāk. Izelposim kopā viens. Un kad būs laiks, laisīsim rētās savās. Paldies. Ko tev ārsts saka? Cik ilgi tev vēl jāpaliek ir? Man jau nav vairs ārste, man ir doktori. Pa kur laiku tu ārstu nomainīji? Nē, nu tā ātri sanāca. Es Donatam pasūdzēju, viņš no mani esot labākais speciālists āpsim. Man ginekologs nekad nav bijis vīrietis. Nu, man arī nesaku, man vispār negribu. Es teicu, negribu vīrieti. Pēc tam izrādījās tā normāli. Nu, nav svarīgi, sieviete, vīrietis, galvenais labi doktori. Ja jau tu esi apmierināta, tad viss kārtībā. Ļoti. Oi, es tāpēc gribu, lai tu man pabeidz to maņikūru, kamēr viņš nenāk. Tad tu to dari viņa dēļ? Nu, man vienkārši gribas labi izskatīties. Ai, tev te nav garlaicīgi. Nemaz. Вот tu ienācēji man Donat visu laiku zvanu. Вот papāja televizoru atnēs. Vai Vadims vispār ir mainījies? Katru dienu nes man ziedus, mazas dāvaniņas. Vakar teica, ka mēs sen neesam bijuši restorānā, ka vajadzētu aiziet. Vispār palicis tik romantisks. Tā viņš bija nokāvies ar darbiem. Nelikās par mani neziņas, bet tagad... Es tev saku, mums labākie vīri pasaulē. Es priecājos, ka man papa tevi aprecēs. Tikai nesāc mani saukt par mammu, labi? Labi, nesaukšu mamašā. Nu, un ko jūs abi tagad man pārmetat? Gunār, atceries tanī dienā, kad es iepazinos ar Ritu kafejnīcā. Es taču tieši tev prasīju, vai jūsu starpā kaut kas ir. Tu teici, nē, jūs esat šķīrušies. Un Rita, piedod,
Tu arī man nekad neesi likusi saprast, ka jūsu starpā kaut kas būtu. Nu, nav jau arī. Ne mēs dzīvojam kopā, ne arī taisamies to darīt. Bet kāpēc tad Gunārs teica, ka tu esi viņa meitene? Es iešu papildināt to zviedru guldu. Zini, Nērīt, šoreiz aiziešu es. Es vispār nesaprotu. Nu, kas tur ko nesaprast? Gunārs ir džentlmenis, viņš vienkārši man aizstāvēja. Tu taču pats atzīst, ka tā situācija bija maigi izsakoties visai dīvaina. Nu jā, es jau metos tev virsū. Nu, redzu, viņš izvēlējās visvienkāršāko veidu, kā to atrisināt. Tas arī viss. Tad tu gribi teikt, ka jūsu starpā nekā nav? Nē, nav. Nu, jūs te laižat. Un es jau noticēju. Козонька, это я. Esi sācis taupīt uz mani? Kā taupīt? Kā taupīt? Kāpēc nenoīrēja luksu, kā parasti? Козонька, да visi lūksi aizņemti. Nu, viesnīca konference, neviena brīva numura. Šo es arī dabūju tikai tāpēc, ka VIP klients. Tad varējām šodien vispār nesatikties. Kā tā tu? Tu ko? Tu nemaz negribēji? Gribēju, bet ne jau šādos apstākļos. Nu, Kozaņka, nu gulta taču te ir. Nu, tad varbūt nākošreiz noīrēsi numuriņu arī bez toaletes un dušas. Nu, Kozaņka, par mazajām nērtībām tu saņemsi lielu kompensāciju. Nu? Jā. Jā. Kādu? Kādu izdomāsim? Nu, tad 3, ne 4 karātas. Nu, labi. Labi, mana mīla. Nu, kā ir? Nu, ideāli. Просто ideāli. Labi, tad es tagad mukšu, kamēr Vadims nav aizgājis uz darbu. Es viņam nopirku kolosālu kreklu. Nežēlīgi dārgs, bet ja viņš man tā lutina, tad man arī viņš ir jāpalutina. Silūž, laimīga, tu vari iet šopingā. Nu, tu jau arī negulēsi te visas 9 mēnešus. Nu, pat ja nedēļu te guli, tas zini, cik ilgi liekas. Tu teici pati, ka Donāts pie tevis nāk katru dienu. Nu, labi, viņš atnakaiziet. Es te guļu, kā tad baļķis. Helen, bet tu neesi slima, tu gaidi bērniņu. Tas ir priecīgs notikums. Es saprotu, tavā vecumā varbūt tas nav tik vienkārši, bet ko lai dara? Silūž, nu, ko jūs visi man varat nakt virsū ar to manu vecumu? Nu, labi. Nesāc tikai lūdzu apvainoties. Lūdzu, nu. Nu, labi. Es atnākšu vēlāk, un tad mēs vēl papļāpāsim. Всё, давай, man tagad hokejs sāksies. Helēna, tu to dari savas ģimenes un savu bērnu labā. Всё Saproti? поняла. Jā, Paldies par manikюru, man hokej. labi, viss un galva augšā un turies. Nu, всё, ну. Nu, viss labi. Atdod. Пока. Viena tev. Viena man. Viena tev. Tu atkal neizslēdz telefonu? Nu, nevaru es atļauties. Jā, Silvoš? Nē, vēl neesmu darbā. Vai esi darbiņā? Salonā? Kāpēc? Kas par lietu? Nu, tiešām vajag. Vai neatnāks pie manis uz salonu? Santa! Santa Klaus tūlīt būs klāt. Jā, nu viss es skriešu. Nu, kāpēc tā vajag? Nu, Tu tiešām tagad skries pie viņas? Kozačka, piedod, bet man jāiet. Es tiešām esmu kaza. Nu, kāpēc tu tā, nu? Tu teici, ka šķirsies no viņas. Jā, un šķiršos, bet to es nevaru tā uzreiz. Man viņa jāsagatavo.
Nu jā, protams, to taču vajag, lai pēc šķiršanās jums būtu labas attiecības, kā nekā. Jums ir 2 dēli. Какая ты у меня мудрая, нежная. Paga, vienu bučiņu, nu. Nu, te tikai vienu. Kaut vai 3. Nu, kaut vai 3. Nu, все, nu, es tūlītu. Nu, es nevaru. Nu, man jāiet, nu, piedod. Nu, čo? Rīta, es gribu, lai tu saproti, ka tas viss, kas notika kafejnīcā, nu, tas ir tikai tādēļ, ka tu man ļoti patīc. Es zinu, bet piedod, tas nav nekāds attaisnojums. Nu, protams, nu nav. Bet es apsolu, ka vairāk es tā nedarīšu. Gribu, es nozvērēšos. Nu, tikai piedod man. Nu, kā tu domā, vai es te stāvētu un runātu ar tevi, ja es tev nebūtu piedevusi ko? Tiešām tas tā ir. Tiešām, tev var dzirdi slikti. Tad tas nozīmē, ka es tomēr drīkstu šeit vēl kādreiz ienākt. Drīkstēsi gan, jā. Bet, lai būtu pilnīgi skaidrs, ka mēs esam tā kā izlīguši, drīkst vienu skūpstu uzvaiga. Nu, nezinu. Atvaino, tas maržo pēc staļa. Tu gribēji teikt smirdu? Nē, smirdēt tu nesmirdi, bet man tomēr labāk patīk, ja vīrietis mažo pēc vīrieša, nevis pēc zirga. Silvija, nu, man jau jābūt kazino. Nu, tas pārsteigums nevarēja pagaidīt. Nevarēja gan. Nu, vienmēr tu kaut ko izdomā. Pielaiko. Nu, kāpēc? Nu, bet jā, nu tev nedara. Nu, izmērs manēs, nu. Bet ja nu ir par lielu vai par mazu, tu zini, cik tas ir ekskluzīvs krakls? Latvijā varbūt 2-3 eksemplāri tādi. Nu, labi. Es knapi veikalā pierunāju pārdevēju, lai iedod līdzi uz... Nu, labi. Nu, tā esi vaļā. Nu, tikai jātri. Ātri. Tad, kur ir? Nu, kas ir? Nu, tad piemēram vai nē? No kurienes? Tev uz muguras ir lopkrāsas nospiedumi. Nu, kāda lupu krāsa? Nu, ko tu runa? Nu, Man taču acis pierēja ir. nu muļķības. Es kaut kur esmu nosmarējis. Nu, Pat lūpu rieviņu nospiedums ir skaidri redzams. nu tas nevar būt. Kas Nu, tu man par muļķi turi? iedod vēl. Ar ko tu man krāp? Ko tu te runā? Nu, iedod vēl, lai varu noslaucīt tos netīrumus. Sieviešu lūpu krāsas nospiedums tev ir parasts netīrums, jā? Nav tur nekāda nospieduma. Bet tad tu paskaties. Es nevaru savu muguru redzēt. Nu, Tad es tev nekā. tūlīt iedošu spoguli. Nu, Redzi? Tu redzi? nu neredzu. Un tagad, nu neredzu. Ko tu? Ko tu tagad par to teiksi, ko? Silvuš, Nepielien, ar ko tu mani krāp. Silvuš, tā nav krāpšana. Kas tad tas ir? Silvuš, man ir tāds biznes. Aha. Nu, ko var darīt? Kā tā pieņemts? Ja vakariņas, tad klāt jābūt meitenēm. Nu. Tad šorīt tev bija biznesa brokastis, ja?
Silvi, Ar ko tu mani krāp? es nekrāpju. Kādi tev vēl pierādījumi ir vajadzīgi? Ko? Tas nav nopietni. Tas tikai tā gadies. Nu, apkārt kompānija, nu jautrība. Ot tas vairs neatkartosies. Nekad viss. Mani biznesa partneri var darīt, ko viņi grib. Tikai atnāks meitenes, tā es eju prom. Un tagad tu tiešām iesi projām. Tūlīt pat! Nu, bet es taču tevi mīlu, Silvi. Vācies, lasies! Lasies, lasies, lasies! Lasies! Visas savas mātes, lasies! Tā. Es taču tevi mīlu. Viss. Derdzīgs gan tas tipiņš, tas Elizabets darba devējs, Timermans. Ar ko tu viņš to tik ļoti nepatīk? Nepatīk. Neiepatikās. Un tas izlēmts. Es domāju, ka no rītdienas Elizabete pārtrauks savas darba attiecības. Es ceru, ka viņš neietiepsies un neliks nostrādāt viņai vēl vienu mēnesi. Mana firma specializējas darba strīdos. Ja vajadzēs, tad lūkšu tavu palīdzību. Un tev kā kursbiedram par puscenu. Sarunāts. Bet ja nu tas Timermans ir ne tikai Elizabetes darbdevējs? Jā, viņš tā jocīgi skatījās, ka ienāca pie mums istabā. Un ko Elizabete? Bija satraukusies. Manām satraukusies. Tad jau viss skaidrs. Un kas tad ir skaidrs? Un to, kāpēc viņa kāds rītā tev pamet un kāpēc viņa strādā šajā viesnīcā. Jā. Labrīt! Nu, kas tas ir pa brīnumiem? Šodien visiem brokastis numuriņos bez uzcenojuma. Kafejnīca čum un muģ no juristiem. O, kafiju tu pacēlies. Klausies, pēc cik viņiem ilgi to konferenci? 3 dienas. Kad sākās? Vakar 15 gabalu visi no Rīgas. No baigi biezajām firmām. Par ko viņi tur spriež? Tā es zinu, par ko viņi spriež. Man galvenais, lai viņi būtu pēduši, apmierināti. Rīkos atkal konferenci, varbūt kā tusiņu, varbūt pie manis. Rodžā, tu ir kādu no viņiem aprunājies? Protams, ka esmu. Vakar bija tur tāda iedzēšana, tā kā parastajās konferencēs. Vajadz būt. No tiem juristiem man interesē viens džeks. Denis. Denis? Jā. Jānis. Es par to visu vakar smējās. Tu bija Kārlis, tas aizlēja galvu. Nu, labi, Kārlis, Jānis, bet Denis. Denis. Sorry. Neatceros. Jā, nekas. Nu, redz, kā ir. Ar laiku viss noskaidrojās. Atceries, kā mēs toreiz sēdējām krogā un mēģinājām izštukot, kāpēc Eli tev pamet kāzu rītā. Tu man vēl to daudz atgādinās, ko? Tad pārstāja organizēt kaut kādu Elis glābšanas akciju. Nav nekādas Elis glābšanas akcijas. Tas, ka viņi brauc uz Rīgu, ir tikai loģiski. Viņi taču nestrādās te par maiskolotāju līdz mūža beigām. Es gribu viņai palīdzēt un viss. Vai nav tā, ka tu nespēji patiesībai acīs pastīties? Gauda, te tavuprāt, ir tā patiesība. Elementāri. Tu tur viņu dievināji, uz rokām nesāji, ucināji visādi. Bet viņai jau tad bija cits. Tikai nespēja izlemt, ar kuru grib būt kopā. Un tad, kāzu rītā viņi arī izdomāja, grib būt kopā ar Timermanu. Nu labi, varbūt ne ar Timermanu, jo Timermans varbūt jau ir otrais, kur viņa mazais deguna. Tu esi mans draugs, bet arī draugam es neļaušu tā runāt par manu Eli. Vai tas nebija tu, kurš teica, ka Elizabete bija satraukusies, kad ienāca tas darba devējs? Ai, labi. Ja mēs gribam paspēt uz sākumu, mums ir jāiet. Es vēl neesmu pabeidzis dzert savu tēju un ēst savus cīsiņus. Labi, dar, kā zini. Man vēl jāieskrien ir numuriņā. Kurā, savējā vai Elis? Savējā. Kas tie par gājieniem? Speciāli man lupu krāsu uz muguras atstāja.
Es nesaprotu, par ko tu runā. Par šo tie! Piedod, es tūlīt notīrīšu. Jau par vēlu. Ko tu gribēji ar to panākt? Piedod, tas taču nejauši. Domā, ka varēsi ar mani manipulēt? Nu, Jā? ko tu, kozlī? Un kāpēc tā darīji? Nu, kāpēc? Nu, ko, tad man ar tevi vairs neskūpstīties? Varbūt pat nesatikties, ko? Kāpēc? Kas tad notika? Tu vari paskaidrot? Sieva ieraudzīja. Bet kāpēc tad tu vilki nost kreklu? Skaidrs. Izkāpi no gultas, kurā gulēja ar mani, un aizskrēja pie sievas maigoties, ja? Da nē, taču, nu tu ko? Ko? Un kāpēc tad viņa tev vilka nost kreklu? Es pats novilku. Bet kāpēc? Viņa man jaunu bija nopirkusi. Viņa tev dāvina dāvanas, ja? Par ko? Par to, ka tu taisies no viņas šķirties? Nu labi. Labi, tu jau negribēji neko sliktu. Protams, ka es negribēju. Un nekliedz vairs uz mani, skaidrs? Nu, kozačka. Nu, kozačka. Silvija, kas noticis? Tev bija taisnība. Es tiešām esmu stulba. Pat tad, kad tu man izstāstīji, ka Vadims tērpies Skotu bruncīšos ir sajaucis numuriņu, pat tad es tev nenoticēju. Bet tomēr viņš tevi krāpja. Es gribēju viņam uzdāvināt kreklu. Es iedevu viņam piemērību, bet viņam uz muguras bija sieviešu lūpkrāsa. Nu, pagaid, bet varbūt, ka tā ir tavējā. Ko? Nē, Vadims negrib ar mani bučoties, ja man ir krāsotas lūpas. Nu, kā tu tagad rīkosies? Es nezinu, mīl. Tikai lūdzu nesastver karstu, ja? Kā viņš tā varēja? Kā viņš tā varēja? Es taču viņu mīlu, viņam ir 2 kolosāli puikas, vai tad viņam tas neko nenozīmē? Nu, slīd viņam tā kāja. Bet ko man darīt? Pamest viņu? Puikas? Es nezinu, Vilda. Es nezinu, ko man darīt. Nezinu. Un kāpēc tev tas Denis tik ļoti interesē? Nu, tāpēc, ka viņš ir Elizabeti. Kā tad tu to zini? Elizabeti man vakar ar viņu iepazīstināja un... Un tu padomāji, ka... Nu, nezinu. Viņš ir viņas bijušais? Nē, nu, varbūt tagadējais. Tieši to es vēlos noskaidrot. Palīdzies? Protams. Tu tikai jāizštuko, kā to tā smalkāk izdarīt. Tad ciemiņi. Es tev negaidu. Labrīt. Labrīt. Vai jums neatrastos priekš manis pāris minūtes? Vai man atnākt pēc brokastīm? Ir kas svarīgs? Jā, runa ir par jūsu meitas maiskolotāju, Elizabeti Ziemeli. Jā. Rītiņa. Nu, labdien, Jankundze. Labdien. Nu, kur tu vakar nosvīdi, ko? Ne man ko pateici, ne Gunāram. Čapsolījies palīdzēt. Es kaut kā jau šausmīgi stūbi jūtos. Jā. Nē, man jau nekas, Gunārs tikai nikns bija, nedomāju. Pasākums šitāds. Pirmo reizi zviedru galds jāklāj, kafijas galds ik pēc 2 stundām. Tā jau sanervozējies, un tad tu vēl nozūdi. Es aiziešu atvainošos Gunāram arī. Labi. Leonu satiki? Es satiku. Un ne tikai Leonu.
Ko nozīmē? Un ne tikai Leona. Ko? Es laikam pārtraucu jūsu sarunu, atvainojiet. Nē, viss kārtībā. Es izdarīšu, ko varēšu. Ok? Ja es kaut ko uzzināšu, zvanīšu. Labi. Tad tā, es klausos jūs. Elizabetei Ziemelei ar jums ir noslēgts darba līgums. Jā. Respektīvi, mēs gribētu lauzt šo līgumu, proti izbeigt darba attiecības. Nu, protams, pēc likuma jūs varat pieprasīt, lai viņa mēnesi vēl pie jums strādāt, bet es domāju, jūs esat saprātīgs cilvēks un to nedarīsiet, jo kāda gan jēga strādāt cilvēkam pie jums, kas to nemaz nevēlas darīt. Nu. Es satiku vienu savu draugu, Draugu. ar kuru es gandrīz pirms pusgada apprecējos. Kolosāli. Un es par to neko nezinu. Un arī tad tu zini, ka man nepatīk runāt par pagātni. Labi. Tad runā par tagadni. Nu, Kas tas par draugu? Nu, es viņu satiku, un tad mēs runājām ilgi, un tad bija tāda sajūta, ka es vispār neesmu ar viņu šķīrusies nekad. Un galvenais, viņš man neko nepārmet. Lai gan es biju tā, kas viņu pamet, bet neko nepārmet. Pagaid, bet kā tad ar Leonu? Leons. Vispareizāk būtu, ja mēs vienotos, ka Elizabetei Ziemelei šī ir pēdējā darba diena pie jums. Ja jūs gribat, lai es dienas laikā atrodu savai mētēni mājaskojulotāju? Nē, nu, protams, tas nav iespējams, vai precīzāk sakot, to ir ļoti grūti izdarāms. Un tāpēc mēs jums piedāvājam zināmu kompensāciju. Paklausieties, kāpēc tā, ja Elizabete grib aiziet prom no darba, kāpēc viņa pati neatnāk pie manis un to nepasaka? Un kas būtu jūs? Jūs esat viņas jurists? Es esmu viņas vīrs. Vēl viens solis un mēs paliksim šeit, divi vien. Skatoties, kā aizloga laiks man. Es tavā vietā tepat kaut kur par rokai paslēpt kādu gaļas cirvi. Nu, kas tā par ērmošanos? Tā nav vērmošanās, pilnīgi. Tā ir īstā realitāte.